Ir no 1989. gada un saglabājas izcilā stāvoklī. Viņam pat ir tehniskā apskate, tāpēc var vienkārši apsēsties un braukt. Laikam tajos laikos ārā bija tumšāk, tāpēc ir tik daudz faras. Arī ļoti interesants spoguļa variants. Jaunajam saimniekam būs ļoti grūti pierast. Mašīna ir tiešām ļoti zema. Salons iekšā vienkārši wow! Kādi interesantie pedāļi. Nu, šeit nesmaržo pēc jaunas mašīnas. Smarža atstājas no 89. gada. Stūri var piefiksēt, ieliekot pirkstus diračkās. Kaut kur no bērnības man palika atmiņa, kā atvert šo logu. Āda laikam bija ļoti kvalitatīva, ka viņa saglabājās. Tajos gados jau bija push-open mehānisms. Man interesanti, cik maksāja šitā mašīna tajos gados. Un kas tas par cilvēku, kurš varēja atļauties nopirkt šito mašīnu? Ko domā tu? Uzraksti komentāros. Intriša, Motorfy inspekcija.